Lai arī ziemas ārā mums vēl nav, bet Rīgas ziemas kausa sezona ir klāt. Citādāk apstākļi, bet jebkurā gadījumā daudz automašīnas, daudz dalībnieku un, protams, aizraujošas cīņas mums priekšā. Visu dienas garumā pilnpiedziņas, viensas piedziņas, bērni, jaunieši, dāmas, visi trasē plosīsies un tad jau pastīsimies, kas no tā visa mums būs sanācis. Es domāju atbraukt, jo es pirmkārt trenēju savu brālīti. Viņam pirmās 2 reizītes ir pie stūras Džirjarim. Un es domāju atbraukt, tāpēc, ka ir nereāli forša trasa. Man ļoti patīk. Viņa ir tik ātra un tik jaudīga un tik tāda interesanta. Un te pašā brīdī ir arī kartiņa trasa, kur var normāli palocīties. Tā kā man nereāli patīk trasa. Mērķis šodien ir, protams, turpināt braukt. Nevar apstāties uz laiku. Jāgatavojas nākamajai rallija sezonai. Un, protams, sacensties atbrauc. Būs priecīgs, ja dabūs kādu kausuņu. Protams, mērķis ir pirmā vieta. Patiesībā es jau biju nomainījis, jo ziemas riepas ar redzējumu jau stāvēja virsū. Vakardien sapratu, ka plānu maiņa. Tas notika pēc 9. Zvanu draugam, saku, man vajag palīdzību, man vajag damkratu un jauns. Un mans vasaras riepas likt virsū, jo šodien, kā redzam, ziema nav. Ir šipi, man stāv virsū. Tad beigās 10. vakarā mainu šipus uz vasaras riepām, lai varētu šodien šeit piedalīties. Konfigurācija šodien ir ļoti ātra. Ir īpaši tas pirmais sektors, kur ir ļoti jāvelk daudz. Un tad vēl asie visādi un ļoti forši. Un šis ir tiešām arī tev labs treniņš starp sezonā, vai ne? Jā, jo, protams, nevar tā, ka nebraukt pēkšņi. Tā kā es domāju, šis ir gan treniņš ļoti labs, gan arī atstrādāt visu un arī sacensības. Es domāju, ka ideāls priekš ielas mašīnām. Tie roteri ir diezgan noslāpē un bīstam noteikti nav. Ir interesanti. Tiešām konfigurācija tiešām ļoti labi ir. So we have DTM star Maximilian Paul with us here in Riga. How do you like it here? The first question. Yeah, it's very much fun. I'm enjoying the day together with my girlfriend, driving and sharing the car. Obviously, it's the first time here for me. It's a quite nice environment, pretty funny. I like that the track is new to everyone. Everyone has to get used to it. So, yeah, cool competition. How do you like the configuration? Of course, it's not as fast as you usually drive, but it's quite tricky, no? Yeah, absolutely. It's tricky. Very tight corners, very tight combinations that you have to figure out well. So obviously it's a challenging track, and it's fun to understand it and try your best to understand it very quickly. Un kā gāja rezultātiem? Diezgan blīvi tur, vai ne? Jā, ļoti liela un sīva konkurence. Mums tur tiešām ir tādas normālas cīņas. Priekš manis rezultāts labs. Šodien superīgs riepas, tā kā mašīna viss ir ideāli. Bišķiņi varbūt pietrūkst jaudas salīdzinot ar pārējiem konkurentiem. Bet, vairāk tagad ir manas kļūdiņas. Auto jauns, foršs, stūrējās otro reizi trasītē, lēnām pierodu, konfigurācija ideāla, palocīt rociņas, ātra, lēna, tehniska bija forša, nebija nekāds ledus, un tad nav riepām jādomā, jāmēģina katru reizi tur tādas uzliki brauc un viss forši. Pirmo reizi šādā sprintā, es vēl neesmu pasties tagad fināla braucienu, bet 4., 5. vieta tāds koka medāls sanāk. Jau pēc otrā brauciena domāju, ka varbūt jau sapņoju, kā man stāvēs jau trofeju uz galda, bet izskatās, ka laikam tomēr nedaudz par īsi. Rob, tu esi atbraucis ar atrāvienu ar jaunāko automašīnu šeit, izskatās vismaz vienas piedziņās. Kā tā izdomāja? Valdis izdomāja. Viņš pateica, ka mammai ir riepas, jo viņai ir vasaras šāda pati mašīna, ne vasaras, ikdienas mašīna, un viņš ir nopircis viņai vasaras riepas ar diskiem. Un mums ir mašīna, ko mēs būvēsim nākošu gadu uz 300 turbo kausu šosejā, un viņa nākošanai jaucās ārā un izdomājām, ka mēs viņu varam notestēt šeit šodien ar piemērotām vismaz riepām. Mašīna, principā, baigi gatavot šādiem pasākumiem. Nevajag atbraukt ar standartu un izbaudīt. Jā, mierīgi. Es iesaku visiem, kuriem ir vēlme, iespēja brīvdienā izrauties, atbraukt pasākumā, saķert kārtīgu adrenalīnu un izmēģināt savas prasmes trasē. Gribētos ziema, bet ziemā nesanāk tik labi, kā pa asfaltu sanāk, tāpēc patīk labāk šitā, ka sanāk. Tev pirmais brauciens, pirmā vieta. Sanāca. Pārsteigts bija, ja? Bija pārsteigts.
Es pieļauju iespēju, ka bija pareizā riepa izvēle paņemt. Un par pašu mašīnīti vecais labais Žigulītis. Vecais labais Žigulītis. Cik daudz no standarta, cik daudz sabūvēts? No standarta gandrīz viss, jo ir skatu mašīna. Jā. Nu, vienīgais beņķi un stūri citi. Dzinējs? Tas pats 1.7. Pat rādu trasi konfigurācija noteikti šis, jo pa ledu tas būs bišķi pat rāku, tā kā tās taisnas. Bet laikam GR Yaris man tomēr sirsniņā ir to ledus braukšanu un sniedzienu. Man ļoti patīk, kā viņš vadās ziemā. Ideāli. Es teiktu, ka pat labāk nekā vasarā. Daudz interesantāk bija, jo saķere ir tāda, ka vietām ir, vietām nav. Sasalušās pēļas dara savu. Jā, saķerīt bišķi mazāk ir, protams, ka es gaidu vairāk ziemu, kur varēs varbūt nedaudz platāk iet līkumā, bet šis bija ideāls pasākums no 10-10. First time for me here in Riga. My girlfriend already showed me a lot here. So yeah, I enjoy it. I like Latvia and hopefully I can come back soon. Rīgas ziemas kausa pirmais posms ir noslēdzies. Balvas sadalītas, uzvarētāji apbalvoti un, protams, gatavosimies jau nākamajam posmam. Tas mums 21. decembrī un cerēsim, ka tad arī mums sagaidīs sniegs un ledus.